Sveiciens futbola draugiem šajā maģiskajā vakarā. Čempionu līga, Latvijas komanda izbraukuma spēlē. Mūsu čempionu vienība RFS tiksies ar Ziemeļīrijas čempioni Lārnas komandu. Ir skaidrs, ka Lārnas komanda metīsies uzbrukumā no pirmajām sekundēm, un viņiem ir tā jauda un potenciāls to arī paveikt. Lārnas komanda Eirokausos savā laukumā spēlē jaudīgi, to lūdzu iegaumējam, un šī spēle ir, es teikšu tā, 50/50 tieši spēle. Summā, protams, ka mēs esam favorītiņi. Un pārējās divas izmaiņas jau tādas trenera lēmums. Tā tagad izgājiens 1-1 ļoti bīstami un pārmet pretinieku spēlētājs pāri gan Ondoā, gan arī vārtiem. Tas bija Rajens. Un tādā ziņā RFS, lai gan vakar arī trenējās, mūsu komanda šajā laukumā vakar ieradās ar lidojumu Belfastā, un arī Ondoā pirmais saves, ķeksēja bumbu no vārtu tīkla LNK sporta parkā. Tas ir Fergusons. Bet Fergusons vai tagad izvelks bumbu no saviem vārtiem? Nē, garām. Darko ir gan arī aizmugure ar novēlotu signālu parāda. Šovakar ir Čempionu līgas vakars, kā jau ierasti kvalifikācijas kārtās. Tā, kas tad šeit nesportiski rīkojas. Šķiet, ka tieši Rajens iet arī mūsu spēlētāji aprunāties. Žiga Lipušeks tādās reizēs Allaš pasaka savu vārdu. Un, lai gan esam viesos izbraukumā, jau bumbai ejot ārpus laukuma, tagad lūkojam. Tā jau ir pamatus laukuma. Lūk, šīs, principā paliek kāju priekšā. Arī labi saprotat, tas ir klubs, apmēram no RFS plauktiņa. Pēc Eirokausu pieredzes pat no augstāka plauktiņa. Un te Ondoā precīzi nospēlē nebūs, vai tomēr būs stūrstiens. Par prieku skatītājiem. Konstatē, redzat, kā uzvedas Lārnas futbols. Brutāli vienkārši cenšas atņemt bumbu Ondoā daudzkārtējiem Kamerunas izlases dalībniekam. Nav redzēts, nav ierasts, ka startautiskos mačos, tāda līmeņa mačos, tādā veidā. Protams, ka ir šīs bumbas izraušanas no rokas, un tā reizēm rīkojas spēlētāji, bet šis bija tiešām, manuprāt, brutāli. Ļoti nesportiskā veidā, un skaidrs, ka būs arī dzeltenā kartīte mājnieku spēlētājiem. Jautājums, vai arī Ondoā tiks sodīts. Bet Rendals, jā, arī Ondoā. Diemžēl arī Ondoā dzeltenā kartīte, lai cik tas smieklīgi nebūtu. Ondoā ir vienīgais futbolists ar kartīti, ko Lipušeks izdara. Arī neaprēķina atlēcienu moments visu, bet mūsu pretiniekiem. Un Daniels Balodis atsteidzās labās malas aizsargs. Bravo Danielam, kurš nolasīja situāciju, principā aizgāja ne savā pozīcijā. Un šeit patiešām izglāba Lipušeka ādu un RFS ādu un Latvijas futbola līdzutēju ādu. Ikaunieks arī, ka kādā epizodē nav apmierināts ar lēmumu no tiesas, ir jāspēlē šeit līdz svilpei. Emersons, vēlreiz kreisais flanks, tāpat kā Rīgā. Kreisais flanks strādā labāk. Emersons, kas par vārtu guvumu Emersonam, 1-0 un 4-0 summā. 38. minūte, individuāla, ģeniāla darbība no Emersona. Pirms tam, 1 minūti iepriekš, viņš tā kā nedaudz iesildījās, jau mazliet paraustīja pretinieku aizsargu, bet šajā epizodē viņš ir neatvairāms un iepriecina latviešu līdztējus, kuri atbraukuši no Latvijas, no Rīgas uz Lārnu. Kad varam atslābt un vienalga, ļaut arī pretiniekiem papriecāties par neizšķirtu spēlē nekādā gadījumā. Ja jau esam nonākuši vadībā, tagad Lemaičam jāgūst vārtī. 2-0, rupja kļūda Lārnas komandai. Un, var teikt, tāds sapņu 5 minūte RFS. Kur vēl labāku scenāriju iedomāties, redzot, kā tomēr tā pirmā pusstunda ritēja. Netik vienkārši, netik viegli, bet jau tagad 5-0 2 spēļu summā. Lārna uzdāvina bumbu savā soda laukumā Darko Lemaičam, un Lemaičs, kurš iepriekšā spēli uzsāka rezervē, izmanto šo iespēju un gūst vārtus. Audei summā 3-0, RFS 5-0, kopā, ja liekam Audu un RFS 8-0. Pret Fēru salu komandu un pret Ziemeļīrijas čempionu Ikaunieks tālsitiens 3-0. Jānis Ikaunieks, arī latvietis, arī Latvijas izlases spēlētājs, ierakstās protokolā ar tālsitienu. Jāņa Ikaunieka meistarība un kādus vēl epitetus man veltīt, lai raksturotu šādu rezultātu. Tiešām uzsveršu rezultātu snieguma ziņā. Es domāju, ka Viktoram Moruzam būs ko pakomentēt. Čempionu līgas 2. kārtā. RFS, ja vien neielaidīs tagad 6 bezatbildes vārtus. Vai varbūt arī 7, jo 4-0 izsmēles. Diomandē 56. minūte. 4. vārti, 4. atšķirīgais spēlētājs šajā mačā. Pagaidām vārtu guvēji neatkārtojas. Un
brīnišķīgs rezultāts. Es pat nezinu, ko lai vēl šeit pasaka, jau daudz epitetus esmu lietojis šeit spēles laikā. Un ziniet, kas vēl ir interesantākais, ko tagad tikai piefiksēju? 2 spēļu summā 7-0 un RFS kreklā ir 7 dažādi vārtu guvēji. Vienkārši wow, izspēles laiks, proti jau teicu par Ziemeļīrijas klubu vājo startu Eirokausos. Ziemeļīrija ar klubu starpsezona. Tā jau RFS pārāk daudz atļaujas. Rostāns un Džiki no gandrīz 0 leņķa. Bet pret Paniču tur laukuma vidusdaļā O'Neils, viens no uzmaiņu nākšanas spēlētājiem. Vēlreiz Sprenga neiztiecas līdz bumbai. Lārnai ir iespēja gūt godavārtus. Izgājiens 1-1 un Ondoa arī parāda savu meistarību. Bonis negust vārtus un paspiež roku Fabrisam Ondoa. Esi labs, malacis, paņēmi. Kā tu izgāji cauri? O'Neils krītot piespēle. Bonis iziet cauri Balodiem un Lipuščekam. Nevis kādam, bet, piemēram, Jānim Ikauniekam pazustu somu ar numuru, tad visticamāk arī kāds no RFS spēlētājiem ziedotu savu formas tērpu, lai atdotu to Jansen. Bet tikmēr atskan Portugāļu tiesiša fināls vilpe. Šī komanda, kas pasakās nedaudzajiem atbraukušiem līdzjutējiem, ir spējīga uz lielām lietām šogad. Un tiešām ceru, ka ne tikai nākamo nedēļu laikā piedzīvosim starptautisko futbolu LNK sporta parkā un izbraukuma spēlēs, bet arī septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, varbūt pat janvārī.